Kā izveidot nakts apgaismojumu virtuvē, lai nebūtu jāslēdz galvenā gaisma? Jā, pirmkārt, tev ir darba virsmas apgaismojums, ko tu vari izmantot arī vakarā ieslēdzot, bet mēs viņu parasti uztaisam tādu diezgan spilgtu, lai to labi redzi, ka tu strādā. Bet mēs vēl taisam visādus fona apgaismojumus, dekoratīvas apgaismojumus. Šeit ir parādīts arī, mēs bieži taisam cokola apgaismojumu, ko tu vari atsevišķi vakarā ieslēgt, lai viņš deg. Ir iespēja, ka tu ieliec tur kustības sensoru, ka tu ienāc virtuvē un tad tas apgaismojums iedegās. Tad tāds strīdīgs risinājums varbūt ne visiem patīk. Biežāk izvēlās tomēr, ka tu vari ieslēgt tad, kad tev tas ir vajadzīgs. Un, protams, visādi iekšēji apgaismojumi. Vitrīnas ar iekšēju apgaismojumu mēs bieži viņus pagriežam uz dzīvojamo zonu, lai tu ieslēdz to gaismu, un tad vienkārši vakarā viņi tev deg kā papildus tāda dizaina fona gaisma. Šos visur var iestrādāt? Visās mēbelēs var arī tur, kaut kāds materiāls ir, kurā nevar iestrādāt? Cokola apgaismojumu var iestrādāt jebkur. Ir nedaudz sarežģītāk viņu iestrādāt tur, kur iet trauku mazgājuma mašīnā, jo tur nav īsti vietas, kur piestiprināt, bet mums arī tam ir risinājums, tā ka mēs varam iestrādāt pilnīgi jebkur visā virtuves garumā. Šeit ir vēl viens piemērs, kā uztaisīt vitrīnu ar tādu fonu apgaismojumu. Te tu redzi, ka apgaismojums nav iefrēzēts vertikāli, bet te katrs plauks ir izgaismots atsevišķi. Tu redzi, ka stikls ir ciets, viņš ir diezgan tumšs, un tad tā gaisma vairs nav tik spilgta. Ja tev interesē virtuves projektēšana un izgatavošana, tad raksti mums uz info@olivamebels.lv vai zvani uz mūsu salonu.